Jā, manā virtuvē skaistāk izskatījās. Skolēna sapnis ir skolēna apziņas, nekontrolēts redzes, retāk dzirdes tēls. Sveicināti skatītāji, klausītāji! Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Un šodien es esmu Latvijas Universitātes dabas zinātņu centrā Torņkalnā. You're slipping away through my fingers. I'm on display to show my inner. Now I'm searching for something new. Nē, ejam uz sākuma, lai ir sākums. Viņam var arī saprast, ka šis ir sākums. Bet kā tas ir sanāk, jā, bet labāk ejam pēc turien. Ja nevar saprast, Ko viņš teica labajā pusē? tad tur varētu būt sākums. Turies korķis, tad moši neilgīs. Ak, Dievs, tas zils palika. Kas tas zils palika? Man tas tos pēdīgi. Es neizminu. Ko tu tur izdarīji? Kāpēc viņš zils palika vispār? Nav kādi. Nē, moši tur ir, viņi neesam. Es nezinu, man tikai šī dolga teica stāstu. Nav kādi. Kaitināt mammu. Kas? Kā var kaitināt mammu? Kas notiek ar cilvēkiem, ka viņi paliek dusmīgi? Sarkani un dusmīgi. Viņi sarkanāk, viņi paliek, jo mazāk viņi elpo. Ik pēc pāris minūtēm cilvēks. Nu, saprotu, tu esi dusmīgs, tu kliedz, nevar ielikt elpu. Tagad tur ir korķi ciet. Ūdens tik ļoti ātri nesasīs. Un es tik mēģinu to pudeli nokaitināt kaut kā. Es nezinu, kliedz uz viņu, krati viņu, nesit viņu tikai. Krati ritīgi, no visas sirds krati, kā tu mēģināt, nu viens kaut vārā dabūt. Ui, atvainojos valodu. Nē, otrādi negāz. Tur priekšā ir viela, kas tev rokas var saēst, tā kā. Jā. Nav tas viss kaut cik droši, es tā ceru. Jā. Tā tik gribēju vārdu dedzināt. 190 kg. Redzu? Jā? Silēn. Ap, ņem no bateriju. Abā. Nē, siltum iespēju. Tas brīdis, kad aizdegās tā gāze, milzīgi siltums, milzīga enerģija. Man ir tāds ļoti nopietns jautājums. Cik nopietns? Ļoti. Cik? Kas šeit ir iekšā? Tur? Mans stimuls, lai es tieku cauri šim visam. Bez... Tikai kafija. Bez jumtiņiem. Nu, švaki dzīvojam, nav Es esmu interesanti. students, man nauda nav, lai šmigu. Nu jā, saprotu. Pierakstīs vai ierakstīs? Jā, ķīmiķis sasveicinās Tā, ka varam virzīties tālāk, ja? Jā. Šis ir vienkārši salīdzinājumā ar to pilnīgs. Jā, manā virtuvē skaistāk izskatījās, kad es paņēmu 5 kg sausā ledus un ieliku izlietnē. Līdz beidzās, viņš izplēkoja gaisa, tad varam rātni krāsolēs un zaļās. Labdien! Pulciņi, tas ir ļoti jauki. Es gribētu pieteikties tādā pulciņā C2H5OH ražošanas pulciņā. Vai var pieteikties tādā pulciņā? Tāda pulci nepastāv. Nav? Nav. Nu, baigi bēdīgi. Jā. Būtu ļoti interesanti, noderīgi, es domāju. Nu, sintezēt etils lietu nevisai likumīgi. Un šeit mums ir studentu priekastūrītis. Un tagad mēs nedaudz apskatīsim, uz kādiem maisiem dārgie studentiņi sēž. Šis varētu būt brezents, kas iekšā īsti nav skaidrs. Un šeit ir kaut kāds vēl, diezgan, audums ir diezgan tāds stingrs. Un, protams, pats jaukais kokons, tāds diezgan foršs, kvalitatīvs. Pēc skata uzreiz neizjuks. Tas labi. Šogad, diemžēl, viss ir aizslēgts ciet. Bēdīgi, ļoti bēdīgi. Mums pazemēja silts ūdens. No Latvijā tas varētu būt aptuveni kilometrs
vietas, kurā mums var būt līdz pat 62 grādiem Celsija silts ūdens. Ar termoģeneratoru palīdzību mēs varam saražot elektrību. Rekušie lāpīgi spīd tikai tāpēc, ka mums šeit ir silts ūdens un šeit ir augsts ūdens. Izvējamā samagonka. Tāda mazāks un Kas tā ir pa izvējumu? Te ir dažādi, reku var palasīt kādi. Un šādas mums šeit ir kungu labierīcības. Pa lielam, bišķiņi ir netīrs. Ir, kur arī pacentušies. Bet, pa lielam nekas nav salauzts, tā tad viss ok. Vienīgi, kā mēs redzam, šeit nav iesprausts iekšā, tas ir bēdīgi. Un šāda šeit ir invalīdu tolte. Pietiekoši izolīta. Šo ēku sāka būvēt 2014. gada 28. februārī un 2015. gada septembrī šī ēka jau bija gatava. Aptuvenās izmaksas 35 miljoni eiro. Šeit ir aptuveni 100 velosipēdu novietnes vietas. Репортеров? Не-не-не. Ты смотри, да, осторожней, не пали. У меня просто есть свой YouTube канал и все. Tā, dārgie draugi, es esmu Rumbulā. Mašīna ir diezgan daudz, bet diezgan maz no viņām tā kā sacenšās. Visi kaut kur sēž. Pokemonu nav. Kā nav? Kur nav? Ezīti ir Pokemoni. Es eju ķert Pokemoni. Ķer Pokemonus. Pokemon tur ir? Man liekas ļoti daudz. Viņš jau vienu noķer. Ja? Ieraudzīt tur. Es varu. 0,7 un redzi pilnīgi visu. Vēl dāmai. Un tā, dārgie draugi, sanāca pabūt ezītī miglā, kas nekā atvērās ogrē ļoti liela burzma. Vienkārši nereāla burzma. Es nezinu, kur tik daudz ogrē vispār cilvēki varēja sarasties. Bet, jautri. Vienīgais tur vispār. Man liekas, ja kāds grib izdancāties, tad tā laikam nebūs īstā vieta ogrē, kur to darīt. Ar jums kopā bija Edgars. Paldies par jūsu uzmanību. Uz drīzu tikšanos!